Kāpēc kredīta informācijas birojas apstrādā personu datus? Vai kāds to kontrolē? Uz kāda pamata dati tiek ieziņot un pēc tam pieprasīti? Par to jums tūlīt pastāstīšu. Es esmu Inters, pārstāvu kredīta informācijas biroju jeb KIB. Kredīta informācijas biroja izglītojošajos video mēs runājam par to, ka KIB ir lielākā datubāze valstī. KIB ir visplašākie dati par privātpersonu un arī uzņēmumu pildītajām un nepildītajām saistībām. Mūs visus uztrauc mūsu pašu dati, tādēļ šodienas stāsts būs tieši par privātpersonu datu apstrādes pamatotību un drošību. Patiesībā par uzņēmumu datiem daudz arī nav ko runāt. Jo, ja mēs paņemam datus par uzņēmumu parādu, tad viss ir ļoti vienkārši. Ja līgumā starp uzņēmumiem nav kāda aizlieguma izpaust datus citiem, savukārt juristi citus sauc par trešajām pusēm, un parasti tāda aizlieguma arī nav, tad katrs uzņēmums ar savu informāciju dara, ko vien vēlas. Kādēļ tā? Tādēļ, ka tie ir mani dati, un ar savu īpašumu es daru, ko es gribu. Piemēram, ja man kā uzņēmējam kāds cits uzņēmējs ir parādā, tad par to, kurš man ir parādā, ar šo informāciju es daru, ko es vēlos. Kaut vai lieku sludinājumu SS portālā. Ar fizisko personu datiem tā nevar. Tur viss ir daudz sarežģītāk. Daudz būs dzirdējuši, ka ir tāda vispārējā datu aizsardzības regula vai saīsināt GDPR. Regula sīki un smalki apraksta, ko uzņēmēji ar privātpersonu datiem drīkst un ko nedrīkst darīt. Vēl pa vidu ir fizisko personu datu aizsardzības likums un citi normatīvi akti. Visus nenosaukšu un detaļās neiedziļināšos, bet uzsvēršu tikai to, ka vispārējā datu aizsardzības regula ļauj arī izmantot privātpersonu datus tādā veidā, kā to atļauj katras valsts likumdošana. Latvijā savukārt kopš 2015. gada 1. janvāra ir spēkā likums par kredīta informācijas birojiem. Bijāt par tādu dzirdējuši? Nu jau 10 gadus ir šāds likums un nosaka, kas ir jāizdara, lai uzņēmums varētu kļūt par kredīta informācijas biroju. Tāpat arī likums nosaka, kādā veidā personu dati var nonākt kredīta informācijas birojā, kādiem mērķiem datus no KIB drīkst pieprasīt, cik ilgi un ar kādiem nosacījumiem dati glabājas KIB, kad dati jāizdzēš no sistēmas un vēl citas svarīgas lietas. Izrunāsim pašu svarīgāko. Lai uzņēmums drīkstētu vākt datus, veidot datubāzi un vēlāk arī datus rādīt citiem, ir jāsaņem speciāla licence. Kā tieši var dabūt licenci, nosaka ministru kabineta noteikumi. Šie noteikumi arī nosaka, cik daudz par licenci jāmaksā, kā licenci piešķir, kā licenci pagarina. Kredīta informācijas biroja licenci piešķir uz 5 gadiem, un to visu izvērtē Datu valsts inspekcija, un Datu valsts inspekcija arī uzrauga, lai viss, ko dara kredīta informācijas birojas vai KIB, būtu likumīgi. Uzņēmumus, kam ir izsniegta kredīta biroja licence, var atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā. Saiti uz adresi pievienoju video aprakstā. Kredīta informācija biroja likums ir svarīgs tādēļ, ka šis likums ļauj visiem uzņēmumiem, kuriem privātpersonas ir parādā, pat ja šis cilvēks nav devis savu piekrišanu. Arī ja līgumā nav iekļauts speciāls atruns, tāpat uzņēmumi, izpildot kredīta informācijas biroja likumā noteiktās prasības, datus par saviem parādniekiem drīkst nodot KIB. Likums nosaka vairākus veidus, kā dati drīkst nonākt KIB, bet visplašāk izmantotais ir tad, kad izpildās 2 nosacījumi. Pirmais. Parādam jābūt vismaz 60 dienas vecam. Un otrais nosacījums. Uzņēmumam tevi jāpabrīdina, ka ja tu parādu nesamaksāsi, tad tavi dati tiks nodoti KIB. Kad uzņēmums tevi ir pabrīdinājis, tad tev tiek dotas 30 dienas, lai tu uzspēj savu parādu samaksāt. Ja 30 dienu laikā tāpat nesamaksā savu parādu, tad tavu dati var nonākt KIB. Sanāk sekojošs process. Uzņēmums tev izraksta 10. martā rēķinu ar apmaksas datumu 30. marts. 31. martā tu neesi samaksājis, tev uzņēmums nosūta atgādinājumu, ka rēķins tomēr ir jāsamaksā. Un ja tu to neizdarīsi, tavi dati tiks nodoti KIB. Te jāpiebilst, ka likums nepasaka, kā tieši tevi jāpabrīdina. Tas nozīmē, ka pietiek, ja uzņēmums tev aizsūta īsziņu uz līgumā norādīto telefonu vai e-pastu, vai arī uz nākamā rēķina uzliek brīdinājumu, tas arī derēs. Tātad, kad tu saņem brīdinājumu, tev ir 30 dienas laika samaksāt savu parādu.
30. aprīlī būs pagājušas likumā noteiktās 30 dienas, bet uzņēmums vēl nedrīkst datus nodot KIB, jo jāgaida ir 60. kavējuma diena. Tātad 30. marts bija apmaksas datums, 60. kavējuma diena būs 29. maijs, un jau 30. maijā uzņēmums par tevi parādus noziņos KIB. Vēl ir arī citi veidi, kā dati nonāk KIB. Piemēram, dati no pirmās dienas par tavu parādu var nonākt, ja esi tam devis savu piekrišanu. Vai arī, ja ir cits likums, kas to liek darīt. Te uzreiz minēšu, ka patiešām ir citi likumi, kas ne tikai dod tiesības, bet arī uzliek par pienākumu gan nodot datus KIB, gan arī tos pārbaudīt. Lai taupītu tavu laiku, pateikšu tikai, ka visi licencētie kreditētāji ir tie, kam tavi dati ir obligāti jāziņo KIB, arī tad, ja tu neko nekavē. Tāpat arī obligāti jāpārbauda dati KIB katru reizi, kad vēlies noslēgt līgumu ar kādu no kreditētājiem. Bet plašāk par to es jau stāstīšu citā video. Vēl viens veids, kā tavi dati var nonākt KIB, bet uzņēmums nesūta tev speciālus atgādinājumus, ir tad, kad uzņēmums jau ar tevi ir tiesājies par parādu un tiesa tevi atzinusi par vainīgu. Ja tiesa vai šķīrēja tiesa ir lēmusi, ka parāds ir pamatots, un ja tev šis parāds uzņēmumam ir jāatmaksā, šādā gadījumā uzņēmums var tevi nebrīdināt, bet uzreiz ziņot datus par tavu parādu KIB. Ja tavi dati nonāk KIB, tad ieraksts par tavu parādu glabāsies sekojoši. Ja parāds nav apmaksāts, tad nākošos 10 gadus. Ja parāds tiek apmaksāts, tad 5 gadus no brīža, kad parāds tika samaksāts. Šie ir datu glabāšanas termiņi, ko nosaka Kredīta informācijas biroja likums. Jā, arī dati par izieto maksātnespēju glabāsies 5 gadus, pretstatā citām datubāzēm. Tas tādēļ, ka datus no Kredīta informācijas biroja drīkst izmantot 2 mērķiem. Pirmais mērķis – kredītspējas izvērtēšana, kas nozīmē, ka tu aizej pie kāda uzņēmuma un vēlies noslēgt darījumu ar kredītrisku. Par to, kas ir kredīts un kredītrisks, stāstīju citā video. Linku pievienoju aprakstā. Savukārt, otrais mērķis ir iemesls, kad drīkst pieprasīt datus, tā ir kredītriska pārvaldība. Ja runājam detalizētāk par kredītriska pārvaldību, tad svarīgi pieminēt visizplatītākos gadījumus, kad tiek pārbaudīti jūsu dati. Piemēram, kredītiestādes. Bankām ar dažādiem normatīvajiem aktiem ir uzlikti daudz un dažādi pienākumi, kur viens no tiem ir pienākums rūpēties par sava kredīta portfeļa drošību. Tas sevī iekļauj arī datu pieprasīšanu no Kredīta informācijas birojiem, jo kreditētājiem jāspēj paredzēt, kas nākotnē var notikt ar izsniegtajiem aizdevumiem. Ja kreditētājs redz, ka tavā kredīta vēsturē viss ir labi, nav parādu, tā tad var pieņemt, ka ar tevi tuvākajā laikā viss būs labi un tu spēsi samaksāt par savām saistībām. Bet, ja tomēr tev ir problēmas ar citiem uzņēmumiem, tas iededz sarkano lampiņu, jo kreditētājiem jāsāk uztraukties, vai tu varēsi arī turpmāk samaksāt par savu kredītu. Ja tev iet slikti ar citiem uzņēmumiem, kredīta iestādei jāparedz sliktākais scenārijs un jāveic nepieciešamās darbības savā pusē. Piemēram, jāveido uzkrājumi. Vai vēl viens piemērs. Viss jau ir slikti. Tu, diemžēl, esi palicis kādam parādā. Uzņēmums, kam tu esi parādā, drīkst bez tavas piekrišanas pārbaudīt tavus datus, lai saprastu, ko ar tavu parādu iesākt. Tas, kas abos gadījumos ir kopīgs, uzņēmumi, kuri prasa par tevi datus, ir uzņēmumi, ar kuriem tev ir kaut kāda veida saistības. Ja runājam par datubāzes drošību, tad esam izgājuši daudzus testus un auditus, un mūsu datubāzē ir piešķirts respektabls starptautisks drošības certifikāts. Kāds? To atradīs mūsu mājaslapā kib.lv. Svarīgāko nu jau esam izrunājuši, un te būs īsts kopsavilkums. Pirmkārt, ir speciāls 10 gadus vecs likums, kas regulē KIB darbību. Tātad vismaz 10 gadus Kredīta informācijas birojas uzkrāja datus par parādiem. Otrakārt, pa šo laiku KIB datubāze ir kļuvusi ļoti plaša. Trešais, visas datu aizsardzības normas tiek ievērotas, par drošību rūpējas zinoši cilvēki, ko apliecina arī saņemtais ISO drošības certifikāts. Nākošais, ceturtais. Un, lai viss tiktu izdarīts pareizi, KIB uzrauga datu valsts inspekcija. Es esmu Inters, un tu skaties KIB izglītojošos video. Tiekamies nākošajos video.